Cienījamās Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājamie klātesošie, draugi, kolēģi. Man bija arī prezentācija sagatavot, bet, kā jau minēju, kad cilvēki gaida kotleti, tad es mēģināšu tā ļoti ātri un kodolīgi izstāstīt savas prioritātes. Un kā man ir mazāk svarīga tēma par demogrāfiju. Man ir patiesas prieks jūs šeit un jūs uzrunāt kā labklājības ministram. Ceturtdien apritēja apaļas 3 nedēļas, kopš es ieņemu šo amatu. Ministra amatā esmu izvēlējies 3 prioritātes. Tā ir demogrāfijas jautājums, tā ir nodarbinātība un tas ir atbalsts senioriem. Viss šis joms ir cieši saistīts ar sevīm, jo pienācīgs atalgojums ir viens no faktoriem, kas veicina labklājību. Gribu pateikt arī paldies Uldim Augulim par to, ko viņš ir izdarījis iepriekš, kā arī devis man ļoti labs pamats, lai turpinātu labās lietas turpināt. Ļoti svarīgi ir minimālās algas palielināšana. No 700 eiro uz 740 eiro. Tas nodrošinās lielāku darbu ņēmēju aizsardzību, mazinās ienākumu nevienlīdzību un veicinās ekonomisko attīstību. Ir būtiski tas, ka esam vienājušies kā ikgadējā minimālās algas pārskatīšanas mehānismu. Obligātie sociālie pakalpojumi. Mēs esam panākuši to, ka pakalpojumi pašvaldībās ir jābūt vienādiem, neatkarīgi no atrašanās vietas. Pensiju sistēma attīstība. Ir jau runāts, ka mums ir panākts vēsturisks brīdis 1000 eiro senioriem neapliekamam minimumam. Un, ja cilvēks izvēlās strādāt, 500 eiro pensijai, 500 eiro darba algai, ja iepriekš tas bija jau no 1. centa. Plus šogad no 1. oktobra mēs indeksēsim pensijas pilnā apmērā, aptuvenā summa 1500 eiro. Ir izdarīts daudz, bet ir lietas, kas ir jāizdara. Un vienīgais rīks, kas vēl spēja uzlabot senioru labklājību, ir bāzes pensijas ieviešana. Bāzes pensijas ieviešana ir rīks, kas pasaka paldies senioriem, kas ir strādājuši un veltījuši savu laiku arī pēc 96. gada. Demogrāfija. Par demogrāfiju ir runāts ļoti daudz, bet arī iepriekšējā kongresā un ejot uz iepriekšējām vēlēšanām, demogrāfija bija viens no prioritātēm arī mūsu partijai un apvienībai. Mēs apzināmies, ka Latvijai ir nepieciešams strateģisks un ilgspējīgs redzējums demogrāfijas jomā, lai mēs strādātu pie konkrētiem mehānismiem. Pabalsti ir tikai viens no rīkiem, kas iespējams uzlabos demogrāfisko situāciju, bet ļoti svarīgi arī ir mājokļu politikas jautājums, un jau kopā ar ekonomikas ministriju tas tiek risināts, veselības aprūpes jautājums, pirmā bērna pozitīvā pieredze un daudz citi rīki, horizontāli skatoties, lai mēs veicinātu demogrāfiju. Iepriekš arī ļoti daudz izskanēja, kad mums varbūt ir jāmaina vērtības, jo ģimene kā vērtība pie Eiropas liberālās politikas kaut kur ir pazudusi. Protams, liela svarīga sadaļa ir nodarbinātība, jo bez nodarbinātības nav iespējams valstī celt labklājības līmeni. Man ļoti svarīgi un fantastiska problēma ir skolēnu vasaras nodarbinātība. Ja pagājuši gadu 11 000 jaunieši vecumā no 15 līdz 24 izmanto šo programmu, tad tagad jau 14 000 uzņēmumi ir pieteikušies, lai dotu iespēju jauniešiem saņemt pirmo darba pieredzi. Svarīgākais, ka tie nav tikai Rimi un Maksimas plauktu licēji, kas arī ir svarīgi, bet tās ir IT kompānijas, jau uzņēmumi ar pievienoto vērtību, kas jau 15 gadniekam dod iespēju jau programmēt mājaslapas. Es esmu arī apņēmies intensīvi un sadarboties ar uzņēmumu organizācijām, jo pats svarīgākais ir saprast, ko tad uzņēmējiem ir nepieciešams. Ir runāts par emigrāciju, imigrāciju, bet es esmu pārliecināts, ka darba rokas Latvijā joprojām ir. Viņas ir tikai jāapmāca, jāpielāgo tām vajadzībām, kas ir nepieciešams uzņēmumiem. Ļoti liela loma nodarbinātībā man būs arī darbam cilvēkam ar invaliditāti. Esmu ticies ar visām lielākām invalīdu organizācijām un esam viensprāts, ka šīs funkcijas strādāt ar šiem cilvēkiem ir jādeleģē cilvēkiem ar invaliditāti organizācijām, kas ikdienā ar to strādā. Un nobeigumā Latvijas Zemnieku savienības kolēģi viesi, es vēlos uzsvērt, ka Latvijas nākotne sākas ģimenē. Tur veidojas mūsu bērni, mūsu vērtības, mīlestība pēc dzimteni un atbildība pēc sabiedrību. Mūsu uzdevums valstī ir veidot tādu politiku, kur atbalsts ģimenes un stiprina tās ikdienas ir izaicinājums.
Ģimene ir mūsu valsts pamats. Tikai stipras, atbalstošas un vērtībās balstītas ģimenes var nodrošināt Latvijas nākotni. Tāpēc mums ir jāstrādā ne tikai pie sociālo-ekonomiskiem mehānismiem, bet arī pie domāšanas maiņas. Ģimene ir kā vērtība, un tā ir jānostiprina katra cilvēka zemapziņā. Es ļoti aicinu jūs domāt par šo tēmu, ka ģimene ir un būs lielākā vērtība, kas mums ir. Mans mērķis ir celt atkal saulītē šo apziņu, ka ģimene ir vērtība. Un aicinu arī jūs nākt man talkā, kļūt par aktīviem domu biedriem un runāt par to, kāda ģimene ir kā vērtība. Cienot jūsu laiku un izsalkušos vēders, paldies jums visiem un esam saimnieki savā zemē. Paldies!